jo mūsu valoda ir tas, ko bērns sākotnēji dzird visvairāk. Es ļoti gribētu teikt, lai vecāki nerunā ar bērniem bēbīšu valodā, jo šī bēbīšu valoda tieši paveicina šo manu mīļu mazumiņu, un tad ir žumiņu, nevis zumiņu, ja? Un tas pilnīgi tā iegulstās iekšā, un to ir tad diezgan grūti dabūt ārā. Nodarbībā pie logopēda tiks vingrināta ne tikai bērna mēle, bet arī mazie pirkstiņi, jo pirkstu veiklībai ir visciešākā saikne ar runāšanu. Var likt bērniņam vērt krēles no dažādām izmēra koka vai plasmasas pērlēm, mācīt satvert ar pirkstiņiem sīkas lietas. Pirkstu sīkā muskultūras centri, nervu centri, atrodas blakus galvā runāšanas centriem. Jo vairāk mēs kairinām pirkstu sīkās muskultūras centrus, jo mēs vairāk galvā kairinām šos runas centrus, un līdz ar to ātrāk var izlabot šo kļūdu, kas, ne kļūdu, bet šo skaņu izrunu. Ir iespējams labot jebkuru bērna runas nepilnību, ja tas ir skaņu izrunas traucējums, nevis smadzeņu disfunkcija. Taču, kā jau viss šai dzīvē, tas prasīs zināmu laiku. Piemēram, lai bērns iemācītos izrunāt r skaņu, nepieciešams vismaz pusgads, taču tas var būt arī ilgāk. Izbāzam mēli. Mēlē. Tu ļoti labi centies, ļoti labi. Tagad skaties, kā tur bija tas, attais vaļā muti, mēģinam ielikt mēlīti mutē, gulta mēlē šeit lejā, te līdz vārtiem, līdz durvīm mēli noliekam, jā, aiztaisam ciet un pasmaida, Ričards, un pūšam klusu vēju. Labi! Labi, ļoti labi. Mēlīte lejā. Vēl aiztaisiet. Labi, vēl vienreiz. Ja bērniņam ir nepieciešama logopēda palīdzība, ir jārēķinās, ka vismaz 2 reizes nedēļā būs jāiet uz nodarbību. Lai gan ir gadījumi, kad pietiek arī ar 1 nodarbību nedēļā, tikai ar noteikumu, ka māmiņa un tētis mājās ar bērnu nodarbojas individuāli. Veids vingrinājumus, kurus logopēds uzdevis kā mājas darbu. Varētu ļoti arī masēt šos pirkstus ar šiem gredzentiņiem, kas arī rada šo kairinājumu. Ja, tas nerada nekādas grūtības, tur nav jāmeklē kastaņi, tur nav jāmeklē pogas, tur ir šie gredzentiņi, ar kuriem mēs masējot atkal kairinām to, ko mums vajag, un līdz ar to tas runas centra attīstās ātrāk. Sunītim ir tāda dziesma, sunītim ir tāda dziesma, vau, 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 vau. Mēs, protams, vēlamies, lai bērns skaidri izrunātu savu sakāmo, tāpēc ir jālūko, lai bērns elpotu pareizi. Bērnam ir jāmāca gan ievilkt gaisu, gan to izpūst. Lielisks vingrinājums ir ziepju burbuļu pūšana vai spēles ar kokteļu salmiņiem. Jo labāk mēs ieelpojam, jo labāk mēs izelpojam, jo labāk mēs izelpojam, jo labāk mēs runājam. Tas arī uz pieaugušo attiecās, ja? Jo bērniem ir ļoti tipiski elpot ar pleciem. Ja? Un tas nav pareizi. Protams, ir līdz brīdim, kamēr viņš tā dara, bet tādos 4 gados jau būtu jāsāk mācīt viņam jau šī krūšu elpošana. Līdz ar to plaušās ieplūst vairāk gaiss, apasiņo šūnas, skābeklis vairāk, un līdz ar to arī tie runas centri dabū vairāk to skābekli, un tā runāšana ir labāka. Tā kā arī to elpošanu mājās visnotaļ var trenēt, un es arī iesaku pirms gulētiešanas 4-5 reizes mierīgi iekšā ārā, izelpot, un tas arī noteikti uzlabo miega stāvokli. Piemēram, arī, kas raisa interesi,
tieši šie mūzikas instrumenti, ja, kad tu ievelc elpu. Tas viss uz vienu izelpu, ja? Un atkal ievelk gaisu un arī mēģinās. Ja, ievelk elpu un pūš iekšā un tik ilgi viņš spiež un tikmēr skan. Ričarda māmiņa Elāna iesaka māmiņām un tētiem ieklausīties savu bērnu runā. Ja ir sajūta, ka mazais neizrunā vārdus īsti pareizi, jādodas pie speciālista. Runāšana tā ir tāda lieta, kad jābūt objektīvi. Ar to jau tas bērns nav ne sliktāks, ne, kad viņam ir, varbūt tas ir kaut kāds kompleks, ka tas bērns ir uzreiz, viņš nerunā pareizi, kad viņš ar kaut ko varbūt tāds, bet tas taču ir, to visu var labot. Tas, cik ātri mazajam sāks raisīties valodiņi, ir atkarīgs no tā, cik daudz mēs ar savu bērnu nodarbojamies, rosinām viņā vēlmi runāt. Protams, ģenētikai arī ir sava nozīme. Ir jāuzzina, kādā vecumā mēs paši sākām runāt, lai varētu izskaidrot, kāpēc mazais to dara ļoti agrīnā vecumā vai gluži pretēji, samērā vēlu. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, lai bērniņš pareizi runātu, ir radīt viņam mierīgus dzīves apstākļus, jo bērna emocionālais stāvoklis ietekmē viņa runas attīstību. Bērns pats zina, kad viņam ir jāmācās rāpot, staigāt un runāt. Pats svarīgākais ir ar mazuli runāt. Lai viņš dzird mūsu valodu, tad arī viņa valodiņa raisīsies. Bet, ja tā nenotiek, tad jāmeklē ir speciālista palīdzība.